Tā, nu Čiuriju 72. Šī video es tev parādīšu, kā no apakšas izskatās Ford Mustang pretrūsas apstrāde, kura izveikta pie mums, tātad Autospec LV pretrūsas apstrāde pirms 6 gadiem. Kāpēc mēs pašlaik redzam šo mašīnu? Cilvēks bija aizbraucis uz tehnisko apskati, un šī te vietā, kur atbalsts, bija nedaudz noskrāpējums. Un līdz ar to sāk parādīties rūs. Cilvēks izdomāja, ka viņam jāatbrauc pie mums uz atjaunošanu. Šī ir tāda vienīgā vieta, kura bija vispār cik necik rūsējusi. Tagad rādu pārējās vietas. Lūk, 6 gadi, ja? Ņemsim to vērā. Sliekšņu kante. Sliekšņu kante pēc 6 gadiem izskatās šāda. Lūk. Šis ir 3 slāņu pretrūsas pārklājums ar UBS-u. Un šādi izskatās pēc 6 gadiem. Kāpēc es šo filmēju? Tāpēc, ka man bieži vien kanāla skatītāji, abonenti, tā teikt subscriberi, saka, nu nofilmē kādu mašīnu, kur ir ilgāku laiku atpakaļ apstrādāt, lai var redzēt. Nu šeit lūk rādu mašīnu, kura ir apstrādāta pirms 6 gadiem, ko mēs varētu saukt par ilgāku laiku atpakaļ. Tātad tā bija grīda priekšas daļa. Tagad ejam šeit uz aizmuguri. Lūk, viss starp. Pietuvināsim. Tātad tur iekšā skatāmies, jā. Lūk. Aiz bākas virs izpūtējiem. Šeit visu skatāmies. Var redzēt, jā. Viss šādi izskatās. Aizmugurējā daļa. Skatāmies šādi. Jā. Šādi aizmugurējā daļa izskatās. Tātad lūk šādi izskatās Autospec LV 3 slāņu pretrūsas apstrāde pēc 6 gadiem. Aizmugurējā daļa virs tilta. Šķērslanžeroni. Reku pie riteņa tā daļa. Rekur ir ritenis, ja. Tur iekšā ieskatāmies, ja. Lūk šādi izskatās. Nu, cerams, šis video bija noderīgs tiem, kuri prasa, cik ilgi turas Autospec LV pretrūsas apstrāde. Un šeit, lūk, metināts gabals, bija sarūsējis šeit. Grīdas gabals šis ir izgriezts, uztaisīts jauns, iemetināts. Iekšā šeit redzi, var redzēt šuvītis, ja? Un puļķīts uztaisīts. Jo mašīna šī nav galīgi jauna. Šī ir veca mašīna. Tas ir Mustangs, kaut kāda 2000 gadi. 2000 varbūt višķi jaunāks. Tāds pēc vecuma nav, tāds galīgi nekāds sveigais. Un reku pusrāms purvel krāsots. Redzi, kā purveli nokrāsota nerūsē. Bet nu tas jau tā, off topics. Nu cerams, ka video bija noderīgs. Kaut kādu priekšstatu šeit guvāt. Un tā izskatās, šeit redz reku metināts, ja? Autospec LV pretrūsas apstrāde pēc 6 gadiem. Tas viss. Paldies par uzmanību.